Čau visiem! Mēs turpinām EHR veselības mēnesi. Ja pirmajā epizodē mēs runājam par pamatiem, tad šodien esam sagatavojuši kaut ko īpaši sulīgu. Mūsu tēma šodien būs patiesība vai mīts. Šodien runāsim par to, kāpēc pašdarbība veselības jomā var beigties nevis ar ietaupījumu, bet ar pamatīgām problēmām. Arī šo podkāstu mums atbalsta mūsu partneri, bez kuriem veselīga dzīve nemaz nav iedomājama. Klīnika Adenta, klīnika ar komfortu, kur visi speciālisti ir pieejami vienu vietu. No zobārstniecības un ortodontijas līdz pat dermatoloģijai. Un omeprazola zentīva 20 mg cietās kapsulas. Atviļņa simptomu īslaicīgai ārstēšanai pieaugušajiem. Viena kapsula vienu reizi dienā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentīva grupa AS filiālē Latvijā. Studijā šodien mums ir 3 lieliski eksperti. Viktors Afštols, klīnikas Adenta vadītājs, certificēts protēzists un ortodonts. Čau! Čau! Lauris Bernāns, farmaceits. Nu tā drosmīgāk. Čau! Un Gins Martinsons, ģimenes ārsts. Sveiki, sveiki. Sveiki. Nu tad, puiši, pirmais jums jautājums. Kas ir dīvainākais pacienta pašizdomātais ārstēšanas plāns vai risinājums, ko esat dzirdējuši savā praksē? Es esmu redzējis. Nu arī redzētas situācijas skaitās. Man bija viens no maniem pirmiem pacientiem, kamēr mamma bija aizgājusi uz veikalu. Tikmēr ar mammas nagu vīlīti bija novīlējis sev priekšējos 4 pienzobus. Ar vīlīti, jā. Ar nagu vīlīti, jā. Super, super. Dīvaināk ir grūti, man liekas, atrast kaut ko. Jā, ok. Tā, ko es uzreiz varu iedomāties, ir pacienti, kas ir smērējuši medu, piemēram, uz brūcēm, lai mazinātu iekaisumu un ātrāk sadziedētu brūces. Tas strādā, vai tas vienkārši ir tāds lipīga viela un uzmauksim virsū? Tas noteikti nav pats labākais, ko smērēt uz brūces. Tikko taču bija limuzīnas Jāņu nakts krāsā, tur zeme bija. Jā, zeme uz bites koduma, labi tas. Bet jā, laikam tas varbūt tāds viens no dīvainākajām lietām. Ka medus, jā? Jā. Pacients tev to teica, vai tu redzēji? Jā, viņš stāstīja, ka tas ir viņa tas paņēmiens. Bet, protams, tur tā brūce bija diezgan sliktā stāvoklī pēc tam. Lauri? Jā, mums aptiekā ir daudz šo stāstu, vairāk jau redzēt, jo mēs neredzam. Tur sākot ar bebru dziedzeriem un ar to, ka caunas asins ir jādzer un tur daudz un dažādi un tās tautas medicīnas ir. Un tie cilvēki arī to piekopju un man īstenībā vienmēr gribētos to visu redzēt un būt klāt, kā viņi. Man gribās redzēt to cauni, ko viņi tur pārgriež rīku, nocina asins un tad reiz viņas esot jādzer un tad tur esot ļoti spēcīga imūnsistēma. Un to stāst cilvēki, bet starp citus nesen to izlasīja arī grāmatā. Un kad arī grāmatā šādus stāstus un mītus piemin, tā kā tas ir diezgan sen un tā kultūra tiek kultivēta diezgan. Un man tāds, laikam, episkākais ārstēšanas plāns, kas man ir bijis manā dzīves laikā, ir šņabis ar pipariem. Ļoti traks ārstēšanas plāns. Es nepieturētos pie tāda, bet tas no manas vecmāmiņas ir nācis. Jā. Lūk, bet tad sāksim ar klasiku, ko esam dzirdējuši no vecmāmiņām, tādā gadījumā vai interneta dzīlē. Gīni, šobrīd visi slimo. Protams, ziemas periods un pa labi, pa kreisi viens otrs klepo. Un viena no klasiskajām metodēm ir iekrināt bērnam kaklā ķiploka daibiņu vai ielikt to kabatā. Jā. Vai šis vīrusu amulets, kā mēs to varam dēvēt, tiešām strādā, vai tā ir tikai smaržīga maiņticība? Ķiploks, vēl arī, protams, sīpoli zeķē var likt. To arī runā kādreiz, bet, protams, ārstēšanā vai arī profilaksē tas pilnīgi nekādā veidā nepalīdz. Teiksim, jo vairāk ķiploku sēda cilvēki, varbūt tādā veidā citi cilvēki no viņiem izvairās, un tad viņiem mazāks risks saslimt ar citiem vīrusiem, bet vispār, jā, tas, protams, nav tāds. Tas tā nestrādā, jā. Tas tā nestrādā, nē. Ja ķiploku sēda? Tieši tā kā es teicu, ja tad lielā daudzumā jādara ķiploks, tad citi no tevis izvairīsies, un tad arī tu nesaslims ar vīrusiem, kas ir... Jā, jau smaka ir baisa. Es zinu, ar pieredzi. Tādas cilvēks ir jūtams jau tur, kur viņš ir bijis. Viņš atstāja pilnīgi to smaržu. Kurš ir, vairākus ķiplokus apēdis? Jā. Un arī ar maizīti?
Elpa taču. Un tad pie zobārsta atnāk. Un zobārstam ir super izdevusies diena. Ja ceļš, ja viņš ir pirmais no rīta, tikko pēc brokastīm. Klīst recepte arī tāda, kā ar kastaņu ziediem, kas apliet ar degvīnu, var šķīdināt trombus un tīrīt asinsvadus. Ko par šādu kokteili saka medicīna un mūsu aknas? Droši varat teikt visas savas domas. Es domāju, ka medicīna saka, tās ir šausmas, un aknas saka tieši to pašu. Tas zirkastens it kā pa idejiski jau nav slikts, jo tāpēc, ka mēs no zirkasteņa arī iegūstam escīnu, kas arī medicīnā strādā, un arī medikaments, kas palīdz tieši tām vēnu sieniņām un noņem tūskas. Bet mēs jau nezinām, ko tie cilvēki tur kādus ir savākuši kurā laikā. Tur ir svarīgs arī laiks, kad tur ievāc šos ziedus un šīs lapas. Un jautājums arī, cik spēcīgi viņi to alkoholu ir uzlējuši, tur 42 vai 70. Ja Latgales galā tas 70. No 100 punktus un vēl pašbrūvēto. Un es domāju, ka tas ir aknām liels trieciens, jo jātiek ar to visu ir galā un tas viss jāpārstrādā. Bet gan jau viņi pašā eiforijā tur dzīvo un tad jau viņiem ir labi. Jā. Bet tajā pat laikā arī tādu uzlējumu veidojot, mēs jau nekad nevaram zināt, kāda ir tā aktīvās vielas deva. Ja mēs nopērkam medikamentu, mēs zinām, tur ir tie 100 mg, aspirīns, piemēram. Tad tur ir 100 mg, bet kaut kādos uzlējumos mēs jau, kā tur cilvēks kaut ko uztais, mēs jau nezinām. Latāli nevar kaut ko beigties tās visas var, protams, ka var. Jā. Par to tikai neviens nerunā. Pievēršoties tādai tēmai zobu balināšanu, es domāju, Viktors varēs mums te pakomentēt par zobu balināšanu mājās. Cilvēki joprojām lieto sodu un citronu. Kāpēc mēs varam vienkārši nopulēt zobu emaliju mājās un kāpēc tā pati neatjaunojas? Un ko tu vispār domā par zobu balināšanu mājās? Kāpēc neatjaunojas, tas vairāk ir evolūcijai jautājums, nevis mums. Viens no iemesliem, kad mēs esam medicīnu attīstījuši tik tālu, kad mēs dzīvojam ilgāk nekā mēs oriģināli bijām paredzēti. Līdz ar to tā emaljai evolūcijas laikā nav bijis vai nepieciešama atjaunoties, jo dzīve ildzē vienreiz pietika nomainīt to zobus. Šobrīd dzīvojam daudz ilgāk un līdz ar to tā emalja pie nepareizas kopšanas netiek mums līdzi. Ar balināšanu ir tā, ka, ja to dara nekontrolēt un ar tautas metodēm, tas šķīdina zobus, šķīdina emalju. Ekstrēmākos gadījumos es esmu redzējis tā, ka nodilst 90% no zoba. No zoba izšķīst, jo tā ir skābe. Ja mēs runājam par citronu, siekalas. Lai pasargātu vispār zobus no nodiluma un no šķīšanas, tad skābes ietekmē jābūt pēc iespējas mazākai. Līdz ar to ir arī uzturu pulkstenis. Mēs ēdam, lai pareizi tas būtu veselībai un zobiem, mēs ēdam 3 līdz 4 reizes dienā ar noteiktām pauzēm, lai paspēja atjaunoties mutes pH līmenis no skāba atkal uz neitrālu vai pat uz sārmainu. Ja mēs visu laiku kaut ko uzkožam vai uzdzeram, tad pH mums visu laiku tuvojās, pareizi sakot, pārkāpto skābes līmeni un mums emalja šķīst. Tas noved pie tā, ka emalja paliek plānāka. Plānāka emalja rada tumšākas emaljas izskatu, nevis emaljas, bet tumšāku zobu izskatu. Un, ja nav emaljas, mums nav ko izbalināt. Jā, tā kā tā efektivitāte arī samazinās. Soda atkal ir abrazīvs, tikpat labi var jūrmalas smiltīm berzēt. Varbūt, ka vienreiz būs efektīvi, bet traumatiski arī būs. Tā kā tā ir otra galējība. Un, ja mēs vispār skatāmies uz abrazīvām lietām, tad ko tik cilvēki nemēģina. Ir ogļu pastas, kam ir pat kaut kāda varbūt loģika, kur ir aktīvā ogļu klāt. Nevajadzētu to, protams, izmantot. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki kožļā dabīgi sadegušu koku kā ogli, bet tur balināšanas efekts ir vairāk uz tā, kad viss apkārt izskatās melns un zobi izskatās baltāki, tikai uz to laiku. Bet mājas balināšanai,
nesauksim to par kaut kādu noziegumu, bet mīliet sevi, nedariet sev pāri. Labāk ir izmantot profesionālas lietas, kas ir medicīniski pārbaudītas, nevis nodarboties ar paškaitējumu. Jā, jo ekstrēmos gadījumos tas tiešām noved pie dramatiskiem rezultātiem līdz pat zobu zaudēšanai. Vispār zobu balināšana mājās jau izklausās. Nē, ir metodes, kas ir atļautas. Jā, bet ne ar šādām metodēm. Un tad soda un citrons tas ir izslēgti pilnībā, vai ne? Jā. Laura, ja sāp vēders bieži, pirmā doma mums ir jāiedzer kaut kas stiprāks dezinfekcijai, no saucamajai, saproti. Kā uz šādu dezinfekciju reaģē kungis? Kuram rodās uzreiz iedzer kaut ko stiprāk, tad dezinfekcijai vienmēr sāp, vienmēr viss parasti saliekties. Bet tie, kas lieto, patiesībā jau viņi uztaisa sev tādu kaitējumu. Tas nestrādā kā dezinfekcijā, jā? Tas ir vienkārši pastiprinās vēl, Uz mazu miekli palīdzēs, jo pēc kā alkohols mazliet tik atslābinās, bet atkal reiz pēc tam sāksies šīs sāpes. Ko domā par kolu? Arī nepalīdzēs. Es esmu dzirdējis, ka palīdz. Kādam jau palīdz, varbūt kādā mirklī, varbūt, ka tā soda, viņa tā kā neutralizē to skābi. Kādam silts akmens palīdz. Jā, tieši tā. Bet, īsti nē. Es domāju, tas ir tā, ka tā soda tur ir klāt, tas tikai noņem to skābes daudzumu. Bet patiesībā soda arī nav pats labākais līdzeklis, ko izmanto. Teiksim, ja ir dedzināšana kuņģī, kas ir viena no tādām tautas medicīnas veidiem, kad iedzert sodu ar ūdeni, kad dedzina kuņģi. Tas patiesībā uz mirkli palīdz, jo soda tiešām neutralizē skābi, bet tajā pat laikā pēc ķīmijas pamatprincipiem mēs jau zinām, ka soda neutralizējot skābi rada gāzi un rada ūdeni, kas piepilda kuņģi vēl vairāk, un pēc brīža, kā tāda atgriezeniska reakcija, tiek ražot vēl vairāk skābi. Tā kā tas ir tāds īslaicīgs paņēmiens, bet ilgtermiņā pilnīgi pretēji darbojās vēlamajam efektam. Un vai kāposlapai uz pampumu ir kāds zinātnisks pamatojums? Šis arī paņem ķermelapu, uzliek. Īstenībā jau tur baigi zinātniskais nav, bet tas jau ir pierādījies, ka kāposlapa satur daudz kālija, un kālijs aiztur nātrija sāļus, un līdz ar to no audiem mums izvedās ārā ūdens, un līdz ar to tas pampums arī noņemās. Tāpēc tas arī strādā. Bet tā medicīniski neviens to neiesaka, tas arī tāda tautas medicīna ir. Jā, kas ir aizgūta no... Bet galvenais to lapu arī vēl pareizi sagatavot. Viņai tur tā bišķiņa saburzīt un salaudzīt. Cik viņa sterila arī ir jautājums. Tieši arī par ceļmalu lapu runājot. Ja tas ir tāds labs veids ar nelielu nobrāzumu bērniem, bet diemžēl ir arī pieaugušie, kas arī uz nopietnām brūcēm liek ceļmalu lapas, un arī jautājums ir, kur viņas ir noplūktas. Tur, nezinu, kaimiņu suns varbūt skrējas garām, ir nokārtojies. Tā kā mēs nekad jau nezinām, kas uz tām lapām ir virsū. Es bērnībā bija iespēja nodot aptiekās ceļmalu lapas. Tad es bērnībā viņus vācu, žāvēju un aptiekās nodevu. Un tā man bija viena no pirmajām naudām, ko es nopelnīju. Pirmais biznes, jā. Pirmais rublis, man liekas, bija, jā. Bet, lai savāktu tur tos 100 gramus žāvētu lapu, tie bija vairāki kilogrami, bet es jau skolā nemācījos. Tas bija tiešām, tad, kad izžāvēja tās lapas, tad nekā tur pāri nepaliek. Bet, kā pieredze ar ceļmalu lapām bija. Jā, un tad jau, lai savā kilogramu ņem, kur atrod. Jā, skaties, vai tur kāds gājis, vai kāds stāvējis. Ceļmalu lapa jau aug ceļa malā. Jā. Tā kā, toreiz neko neskatījās, jā. Nē, to jau arī nevar pārbaudīt. Es nemaz nezinu, tagad pieņem aptiekās kaut ko. Aptiekās, nē. Farmaceits, jā. Baravikas pieņem, bet kaut kur jau... Aptiekās baravikas pieņem? Baravikas citur pieņem. Tas varbūt ir tādā personīgā lietošana. Bet taču kāds ražo kumelīšu tēju, tās kumelītes jau var no kaut kurienes tiek... Protams. Ievāktas, jā. Bet uz aptieku nenesiet, lūdzu. Es domāju, ka jūs būsiet pateicīgi. Vai esat dzirdējuši, ka bezmiega gadījumā uz pieres jāliek mālu un rūgušpiena kompresu? Kungi, vai ir kāds loģisks izskaidrojums, kāpēc māla un piens uz pieres varētu palīdzēt aizmigt, ja tas ir tīrs placebo? Kamēr sarok mālu kaut kur, tikmēr piekūst un tad jau atnāk miegs uznāk. Kamēr sarūks piens, tikmēr jau guļ. Jā, es nezinu.
Patiesībā es nebiju dzirdējis par tādu tehniku, bet patiesībā tur ir tāds loģisks izskaidrojums, ka māls ir labs siltumvedējs. Viņš notur īstenībā siltumu. Un tad, kad mēs viņu uzliekam tur tās pieres vai uz acīm, kā jūs sakat, tad patiesībā tur jau tie tuvie asinsvadi un tas vēsums, un viņš tā kā iemidzina tevi, viņš tā kā atslābina. Un es domāju, tāds būs tas loģiskais izskaidrojums. Un savukārt tas rūgušpiens, tas atkal darbosies, lai tas māls ātri nesakaustu, viņš tā kā uztur to mitrumu, un automātiski tas rūgušpiens arī iedos kā mazliet to mitrinošo sejai tādu labu tādu. Tāds penteris vienkārši. Tad aizmiega ar masku uz spilvenu? Apmēram, jā. Nu, tā es varētu izskaidrot pēc tāda loģiskā viedokļa, bet es domāju, pa lielam tas tāds mīts ir. Jā, bet kopumā tas izklausās pilnīgi neloģiski. Kāpēc, lai cilvēki kaut ko tādu darītu? Bet dara cilvēki. Nu, jā. Tie ticējumi, mīļie, šeit ir sagatavoti. Ok, ir vēl viens ticējums. Ja griezīs uz rokas cepuri, sāpēs galva. Vai tas tiešām var izsaukt fiziskas sāpes, jeb šeit nav nekādas saiknes? Es pirmoreiz kaut ko tādu dzirdu. Tāds nav dzirdēts. Vienīgi viņš ir griezīs un domās. Es šo neizraku, es šo neizraku. Ai, bet kāpēc vispār tic cilvēks šādām receptēm? Vai tās ir bailes no modernās medicīnas, vai vienkārši ieradums, kas tiek mantots paudzēs? Es domāju, gan, jo no vienas puses, protams, pirmā mūsu autoritāte ir vecvecāki, un attiecīgi viņu padomam mēs tiecamies tomēr ticēt, un ja tas padoms ir nācis no viduslaikiem, varbūt tad kaut kādā ziņā tas cilvēkos iesēžas, un varbūt tiešām viņi domā, ka tas var palīdzēt. Un arī tāda neusticība varbūt tiešām jaunajam, nezināmajam, tas arī spēlē lielu lomu. Kaut kas iesāpās, paprasti Googlam vai ChatGPT un saņem rezultātu bez problēmām, bet problēma ir tāda, ka algoritms neredz pacientu un ne viss, kas ir trendā, ir drošs. Nu, tieši tā, viņš neanamnēzi zina cilvēka neko vispār. Gint, kā ir ar tiem detoksa kaut kādiem plāksteriem vai magnētiskajām aprocēm, ko joprojām reklamē internetā, kā līdzekli pret visām slimībām? Vai pacienti joprojām uzķeras uz šādiem fizikas un medicīnas brīnumiem? Protams, uzķerās, bet man liekas, tāds ļoti labs teiciens ir, kas dara visam, nedara nekam. Tā kā nav tāds viena atsevišķa lieta, kas tiešām palīdzēs pret visām slimībām. Pat domājoši, tas izklausās neiespējami. Ja jau tas būtu iespējams, tad jau cilvēki vispār neslimot. Tad nav. Lūdzu, neticēt tādām lietām un iet pie ģimenes ārsta. Arī zobsāp? Sākotnēji, kāpēc ne? Tu pats daudz vispār tiešām izmanto tos plāksterus kaut kādus detoksus. Es neesmu, es arī tā kā neuzskatu, ka tas man kaut ko izglābs. Nē, es pats neizmantoju un nerekomendēju arī saviem pacientiem tos izmantot. Yeah. Kas ir detoks plāksteris? Tu sazini. Laikam kaut kas, ko tu uzlīmē, un viņš tev... Jā, izsūc toksīnus. Kādas toksīnus? Nevajadzīgās vielas. Ir tāds termins kā kiberhondrija, kad pēc vienas galvas sāpju meklēšanas Googlē cilvēks ir pārliecināts par pašu trakāko scenāriju. Jau mēs iepriekš pieskārāmies. Kā ir ar jūsu ikdienas vispār pieredzi? Cik bieži pie jums kabinetos ierodas pacienti, kuriem ir internetā atrastas diagnozes vai pašizdomāti ārstēšanas plāni? Procentuāli. Vairāk Gintam ar Viktoru. Nav daudz, bet ir. Jau bija arī pagājušajā nedēļā pacienti, kas jau ir izdomājuši, ka jau ir izpētījuši, ka viņu gadījumā manis piedāvātā metode visticamāk nestrādās. Bet vajadzot darīt tā un tā un tā. Jā, bet tas, ko es piedāvāju, īsti viņu gadījumā nestrādās. Sanāk, ir jāpārliecina viņi reāli, ka viņi ārprāts. Tā kā tās pašdiagnozes, es domāju, doktori, ir tāda grūta lieta mūsu profesijās. Ka nav ļoti daudz, bet noteikti ir pacienti. Es nezinu, varbūt kādi 10, ja tiešām kaut kāda cipara. Man jāsaka, man ir zem 10%. Kādi 10% pacientu, kas tiešām ir salasījušies dažādu informāciju, kas arī varbūt neusticās ārstiem vispār, un arī vispār mūsdienu medicīnai neusticās, kas arī ir patiesībā liela problēma. Jā,
varbūt 10. Kāds ir viņu pamatojums? Kad viņi atnāk ar savu diagnozi, izdomā to, viņi tiešām saka, Google tā saka, vai viņi vēl kādu dziļāku pētījumu ir? Es pazīstu manu organismu. Tas ir teikums, jā. Populārākais. Jā, tas ir viens, jā. Jā. Nu, tagad... Man draudzenei bija, jā, tā kā tas arī ir aktuāls pasākums, jā. Kā jau mēs arī iepriekš runājām, ChatGPT un mākslīgais intelekts arī īpaši pēdējā laikā, tas, protams, paliek populāri, ka jau tiek veikta tāda konsultācija pirms ārsta, kad arī pacientiem liekas, ka noteikti man ir šī problēma, piemēram. Par ChatGPT un citām platformām runājot, ja mēs tiešām ejam zinātnē, tad ChatGPT kļūdās 80% gadījumu, ja viņam neveic padziļināto pētīšanu. Jā, tā kā jūs varat pajautāt jebkuru lietu, un es esmu ar savu ChatGPT, manējo sauc Sandra. Jā, es ar viņu esmu strīdējies par to, kāpēc tu man muldi. Un mēs esam vienojušies ar viņu, ka viņa man vairs nemelos. Nē, kad viņa nefantazēs. Tur gan ir cits vārds, ko es izmantoju. Beidz man stāstīt pekstiņus, jā, tikai ar vienu vārdu es to pasaku. Bet... Un tad viņa sāk normāli jau kaut ko tev stāstīt. Jā. Es teiktu, ka es pārprasu otro reizi vienmēr, lai meklē internetā. Jā, es viņu izmantoju tikai kā pamatu priekš kaut kādas literatūras atrašanas. Ja man interesē kāda lieta, es saku, lai atrod internetā saistītos rakstus ar to un to tēmu. Jo, ja viņai paprasa Sandrai, ja viņai paprasa vienkārši atbildēt uz jautājumu, tad, es teiktu, 90% tā ir fantāzija. Jūs varat pārbaudīt ar vienkāršāko lietu, pārbaudīt darba laikus dažiem veikaliem. Jā, un ļoti bieži tā ir fantāzija, jā, kaut vai kas tagad bija uz svētkiem, jā, ka nepārbaudot darba laikus, viņi vienkārši pasaka, vai viņa ir man, viņi vienkārši pasaka kaut kādus ciparus, kas ir vidējais aritmētiskais. Precīzākus datus es dabūnu, ja es pajautāju, lai sāk meklēt internetā. Jā, vai tas darbojās vienmēr, to es nezinu, vai tas darbojās visām čatu programmām, to es arī nezinu, bet mana Sandra dara tā. Tips un triks no Viktora ar ChatGPT. bet patiesībā tas ir tiešām bīstami daļēji arī, protams, jo šī informācija tiek sniegta un tur diezgan arī tā izskatās ļoti skaisti, vismaz kā Sandra uzraksta, ja, bet ir arī bieži, es arī pats esmu mēģinājis, teiksim, pajautāt, no kādiem avotiem šī informācija ir ņemta, un viņš ļoti skaisti arī saraksta tos avotus, bet, kad tu paskaties, tie avoti ir izdomāti, viņi nav īsti, tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi ar to ir jāpējās, jo pati informācija dažkārt tur ir arī tāda zinātniski pamatot, ja, patiesa, bet vienmēr mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī šis mākslīgais intelekts ieliek kaut kādu pilnīgi izdomātu avotu, kaut kādu pilnīgi izdomātu informāciju. Tāpēc vienmēr tā informācija, ko mēs saņemam, ir jālaiž ar kaut kādu filtru jā. Un ir, protams, informācija, kas tur ir korekta un patiesa, bet tikpat labi tajā pat laikā kaut kas cits var būt pilnīgi aplams. Ja, tur vienmēr pastāv tāds risks, un vai tam ir jēga. Tā kā riskēt ar savu veselību šādā veidā, nezinu, vai tas ir pats labākais veids. Kā jau teicu, pētījumi rāda, ka kļūdās 80%. Jā, daudz. Tas ir daudz. Vieglāk ir ruleti spēlēt. Krievu, jā, 50 uz 50. Jā. Un jūs tos pacientus kaut kā nomierinat, vai jums tāds dējiet jūs ar savu ChatGPT un ārstēties? Ka nekādīgi tu viņu nevari pārliecināt. Nē, es nepiekrītu. Es domāju, ka diezgan daudz pacientus arī var pārliecināt, tiek vienkārši loģiski izrunājoties. Un mums ir arī izmeklējumi veidi, kā mēs varam tiešām apstiprināt, ka nekāda lielāka problēma varbūt šajā gadījumā nav. Tā kā pārsvarā jau cilvēki paklausa tomēr līdz. Es nezinu, kā viņi varbūt aiziet mājās un pēc tam domā, ka tomēr vajadzēja neiet pie ārsta un vienkārši klausīties to mākslīgo intelektu. Bet es domāju, ka lielākā daļa jau cilvēku ir saprātīgi. Man patīk ticēt tam.
Labi, pieskaroties atpakaļ pie patiesībām vai mītiem. Viktor, vai tā ir taisnība, ka smagas slimības palielina risku saslimt ar Alzheimeru? Alzheimer. Alzheimer. Es atļaušu Viktoram izrunāt šo nosaukumu. Ir daži pētījumi, kas norāda uz to, ka mutes mikroflora varētu būt saistībā gan ar Alzheimer slimību, gan arī ar citām. Te ir jautājums, ka šie pētījumi ir, kā jau lielākā daļa medicīnas prasa papildus apskati un tā tālāk, bet, ja mēs runājam par smaganu slimību, jā, un te ir gan smaganu iekaisumu, gan kaulu iekaisumu, mums konstanti mutes dobumā ir hronisks iekaisums. Un tā kā attālums līdz tām smadzenēm nav tik liels, tad tā viena no teorijām ir tas, kādēļ tā, kad ir tas konstantais hroniskais iekaisums mutes dobumā, ka tas var izraisīt arī ietekmi uz smadzenēm. Protams, mēs zinām, ka kardiologi uz mums skatās, jā, uz zobārstniecību un uz visiem iekaisuma procesiem, jā, pie kardioprocedūrām. Tā kā pētījumi par to ir, tādi viennozīmīgi šobrīd rezultāti par to, ka ja jums būs izārstēts periodons un ja jums nebūs smagana iekaisuma, tādas metodas vēl es nezinu, bet tāda tendence uz to ir. Ja, un, protams, arī jāņem svarīgi ir, kas ir ar mikrobiomu, kas notiek saistībā, kas ir kuņģu zarnu traktā, un arī tam ir saistība ar mutes dobumu, tā ir otra lieta, kur mēs arī sākam saistīt ar lielo medicīnu. Jā, ja zobārstniecību tā kā apvieno ar kuņģu zarnu traktu. Ir ticami, bet vēl ir daudz jāstrādā, lai... Vai tā būtu patiesība? Nē, lai saprastu, vai vesels mutes dobums var izslēgt šīs slimības. Okay. Jā, to mēs vēl nezinām. Vai zobu implanti un protēzes tiešām vairs nav jātīra, jo tie ir mākslīgi? Zobu protēzes ir jātīra, un zobu implanti arī ir jātīra. Ir mainījies atkarībā no tā, kāds jums ir kronis uz implanta, ir mainījies, vai ir jātīra zem viņa ar zobu diegu vai nav. Jā, tā ir galvenā lieta, un šeit tas attiecas tikai uz cirkoniju kroņiem, kuriem ir pulēts kontakts ar smaganu, zem viņiem nav jātīra ar zobu diegu. Un tā ideja ir tāda, ka materiāls ir biosaderīgs un smagana mēģina pielipt klāt pie tā pulētā cirkonija kroņa, lai mikrobi tieši netiktu līdz implantam. Un ja mēs katru dienu vai 2 reizes dienā zem tā cirkonija kroņa ejam ar zobu diegu, pirmkārt mēs varam ienest iekšā vēl papildus aplikumu tur, ko mēs negribam. Otrkārt mēs to dabīgo slāni, ko veido pusdesmosomas, mēģina visu laiku pielikt pie tā kroņa, mēs viņu katru dienu plešam vaļā. Jā, tā kā tas attiecas tikai uz viena veida kroņiem no viena veida materiāla. Ja ir iepriekšējās, ja tā var teikt, iepriekšējās paudzes kroņi, kas ir metāla keramika vai citi materiāli, kas nav cirkonijas, tad tā tīrīšana ir nepieciešama. Un, protams, jāatceras, ka katrā zobu spraugā mēs liekam tīru diegu, nevis to, kas ir bijis iepriekšējā spraugā, bet mēs viņu pārtinam uz priekšu un mēs liekam jaunu zoba diega daļu, lai neienestu mikrobus no vienas zobu spraugas uz otru. Un vai balinošās pastas patiesībā tikai noberž emāliju? Balinošās pastās, klasiskajās balinošās pastās abrazīvu daļu nav vairāk. Līdz ar to viņās balina vairāk uz ķīmiskas balināšanas principa. Līdz ar to viņām ir klāt balinoši aģenti, vai tā ir kāda veida skābes, vai ūdeņraža pārskābes, kaut kādi derivāti. Un viņas nedrīkst lietot pastāvīgi. Viņas jālieto ir
cikliski. Jā, tas nozīmē, ka mēs iztērējam atkarībā no tā, kāds ražotājs. Jā, ir viena nedēļa, ir viens mēnesis, ir viena tulbiņa, jā, bet nevajadzētu balinošai zobpastei būt pastāvīgi mutes dobumā. Jā, tā kā viņām atšķirās gan koncentrācijas, viņām atšķirās arī sastāvi. Viņas drīkst lietot, bet pēc ārsta norādījuma. Jā, tā kā, ja viņas lietos pastāvīgi, tad tas darbosies tāpat kā citrons. Jā, viņas ir daudz vājākas par citronu, protams, bet jebkurā gadījumā risks atkal ar izmainītu pH ir samazināt emālis biezumu. Yeah. Jā, nav emālis. Nav zoba. Nu, labi, tas laikam nav pareizi. Nav emālis, nav baltu zobu. Jā, tieši tā. Ok, Ginta, jautājums tev, vai taisnība, ka pieaugušam cilvēkam temperatūra līdz 38 grādiem nav jādzen nost ar zālēm? Pārsvarā jā, tā ir taisnība. Tas teiks patiesība. Vīriešiem 371. 37 jau. Jau ir mirstamā, līnija. Vienai daļai 369. Jā, tas jau ir ievēl tendence celties uz augšu. Labi, nevis pieaugušiem cilvēkiem, vai sievietē jādzen nost temperatūra? Ja visādi citādi cilvēks jūtās apmierinoši, tad temperatūra nav jādzen nost. 37,2, 37,4, kas jā, ir tad kādreiz. Nav jādzer. Ja tikai mēs ciparus neārstējam būtībā, izņemot, ja temperatūra iet virs 3,8, tad jā. Tad tiešām var sākt apsvērt jau to pašu paracetamolu vai citus medikamentus. Wow, jo es dzeru pie 3,7,4. Ūdeni es ceru. Ūdeni, jā, ūdeni dzeru šņabi ar pipariem. Nē, bet kādu, kas to temperatūru nostīs, es dzeru, bet es nezināju, ka Nav vēlams. Nav tā, ka tas ir šausmīgi aizliegts un to noteikti nevajag darīt, bet nav vēlams, ja citu simptomu nav. Ok, ja te, piemēram, ne par patiesību vai mītu, vienkārši tāds starpjautājums, ja temperatūra ļoti ilgi cilvēkam, 3,7,4, tas ir ok? Būtu tad jāskatās, iespējams, ir kaut kāds stāvoklis, kāpēc tā temperatūra, jo normālā gadījumā tā nevajadzētu būt. Ap 3,7, zem 3,7 tas būtu vēl ok, īpaši sievietēm, bet vispār 37,4, 37,5 ilgstoši, tas jau būtu iemesls, kāpēc tiešām veikt papildus izmeklējumus. Vai taisnība, ka pēc sātīgām vakariņām mājas mēriņš, jeb alkohols, palīdz gremošanai? Klusuma brīdis kaut kāds. Grūti pateikt. Parasti jau pirms tam, man liekas, iedzer, lai uzlabotu to gremošanas, bet, nē, es domāju, tas arī ir mīts. Jā, vai pa vakariņu laikā? Kāpēc? Vai tas uzlabo gremošanu? Es domāju, noteikti nē. Paplašina asinsvadus. Vienīgais varbūt veids, jā. Tad teiktu, ka tas ir mīts, jā? Jā, bet, jā. Un, ok, vai augstā laikā obligāti jānēsā cepura, citādi dabūsi meningītu? Tad, ka mamma man šādu jautājumu vienkārši tur uzrakstījusi, jo viņa ar to cepuri man visu laiku. Nav saistības tieši ar cepures nenēsāšanu un meningītu, bet, protams, augstā laikā, jo siltāk saģērbies, jo lielāka iespējamība ir nesaslimt. Bet, cepura tur... Galvas virsma, ja mēs skatāmies uz galvas virsmu, tas ir apmēram tikpat daudz kā muguras ādas virsma. Tad, ja mēs neliekam to cepuru ziemā, tad tikpat labi varētu staigāt ar pliku muguru. Bet augstums neizraisa saslimšanu. Jā. Tas ir atzišana. Jā, tieši tā, atzišana. Jo tu uzzini, ka tu saslimi, tāpēc, ka pliks izskrēja laukā. Šitais ir vienmēr. Daļēji saistība tur ir, kā jau mēs teicām. Jā. Augstāks laiks, tātad samazina imunitātes spēju, un cilvēku atzišana samazina imunitāti, un tad saslims cilvēki. Bet tā nav tieši saistība. Okay. Ja būtu tikai augstums vainīgs, tad vasarā neslimot. Arī fakts, jā. Vai taisnība, ka visas e-vielas uz iepakojumiem ir inde? Nebūtu, nē. Patiesībā mums vajadzētu tas attiecībā uz vitamīniem, nē. Jo tajās e-vielās, ja mēs papētam arī, piemēram, tur E300 vai E160 ātru bija, tas ir
karotīns, un savukārt C300 ir askorbīna skābe. Un patiesībā tie E-vitamīni nozīmē to, ka tā tabletes virsmē ir apstrādāta kārtīgi pēc Eiropas normām. Tā teikt, lai viņas varētu šeit tikt tirgotas mūsu valstīm vispār Eiropā, un tad to, ka viņām ir tā funkcija ilgāks stāvēt, neoksidēties un būt kvalitatīvākai. Jā. Tas E-burts nebūs tas trakākais. Tātad... Ne visi E-burti. Nu, Es precizētu, jā. Ir labie ja tā var teikt, kas ir dabīgie konservanti, un ir ko mēs negribam tik daudz dabūt. Jā. Tā kā ir visādi. Nu jā, tas vairāk tur jāpievēršas pārtikai. Tur, kur daudz vairāk ir E-burti, tur vajadzētu toties un tā palikt malā, kur mazāk to ņemam. Jā. Tas uz pārtika, bet zālē. Bet atkal, ne visi ir sliktie. Jā, tur tā kā tie ir arī konservanti, tie ir krāsa, vienkārši krāsviela. Ja tā kā tas nav, nenozīmē kaut ko ļaunu. No kura tad ir jāizvairās? Nu, tā no galvas arī. Tur ir tik daudz, kas tā, jo gorīgi nās arī iezīmēs. Tas jau ir uz pārtiks industriju vairāk. Labi. Tāpat viņi varēja iekrāsot. Okay. Tāpat citronskāba arī ir ētek. Jā. Piparmētru tēja palīdz gremošanas traucējumu ārstēšanai. Jā, bet galvenais jau viņi ir pareizi jāpagatavo. Tur ir svarīgs tas noteikums, kad aplējam šos ziedus, to tēju, tad galvenais neapliet ar 100 grādu karstu ūdeni, bet mazliet uzvārot, pagaidīt, līdz lai nokrītās temperatūra 85-90, tad apliet šos augus, un tad uzlikt virsū arī jumtiņu, jo tāpēc, kad no tās tējas, ko augus attur tās ētriskās sēļas, un viņas ūdenī nešķīst, viņas tvaikos ārā, un līdz ar to ir tas jumtiņš, veido tas kondensāts, kas paliek uz tā jumtiņa, un tad vajag nogaidīt, un viņš tā kā satak apakā, un tad mēs dabūsim arī pietiekoši šīs vielas. Un un kumelīti un piparmētri ļoti labi, jo piparmētra atslābina, nomierina, un piparmētra atslābina. Es zinu. Tā reakcija. Un kumelīti, viņi arī tā kā noņems tās spāsmas, un tā, bet tas viss būs tādā vieglā formātā. Jā. Labi. Un noslēdzot šo segmentu, ja mēs tagad visi kopā vienotos par vienu uzticamu avotu vai rīcību, kad kaut kas iesāpās cilvēkam, kur viņam meklēt palīdzību, lai neuzskrietu virsū kārtējam mītam vai kaut kādam TikTok trendam, kā ātri, es nezinu, kaut kā sevi izveseļot vai ko mēs ieteiktu cilvēkiem? Nu, mana atbilde ir, man liekas, diezgan skaidra. Ja ir kādas problēmas, tad pirmais pieturpunkts praktiski vienmēr ir ģimenes ārsts. Sāpošs zobs pats sevi neizārstēs. Yep. Jā, bet savukārt, es domāju, pa lielākoties viņi atnāk pirmais ir uz aptieku. Atnāk, jā. Viņi atnāk, un tad viņi tur ārstē visu. Gan zobus, gan arī visu to, ko. Un tad, protams, bet vai tā ir ārstēšana? Tā ir pašārstēšanās. Tā ir tas, ko es jau pieminēju, ka tā ir simptomu noņemšana. Jā, kad ārstēšanu nosaka ārsts, ģimenes ārsts nosaka attiecīgi pēc diagnozes ar farmaceitisko līdzekļu palīdzību izārstē konkrētu slimību. Jā, bet pašiem iet un pirkt zāles, jo mana kaimiņiene pirka un viņai palīdzēja, kaut gan viņai bija cita diagnoze, tas nebūtu pareizi. Jā. Tā kā regulārs apskates, veselības check-upi, zobu check-upi un bez samazināt visādu mākslīgo ieroču diagnozes un pašārstēšanos. Izcili. Esam izrunājuši, nezinu, vai visus mītus, es domāju, ir vēl visādi. Par jau gribās vēl. Joprojām. Bet tagad laiks praktiskajam. Kā beigt pieļaut kļūdas un sākt reāli rūpēties par sevi? Janvārī visi grib restartu, bet kā to izdarīt gudri? Par to mēs nedaudz parunāsim. Viktora runāja par piena zobu neārstēšanu. Kādas sekas tas atstāj uz pieauguša cilvēka sakodienu un kāpēc profilakse jāsāk no pirmā paša zobiņa? Kur ir kamera? Kamera ir šeit. Tur. Man vajag iezūmēt, jā? Mammas, vecās mammas, tēti, vecie tēti un visi bērnu un mazbērnu radinieki. Neārstēti piena zobi ir noziegums. Pirmkārt, tas iepazīstinās
Tas var iepazīstināt bērnu pāragri ar sāpēm, kas nav nepieciešams. Piena zobi ir jātīra tāpat kā pastāvīgie. Viņi var bojāties tāpat kā pastāvīgie zobi. Un viņiem sākumā vidū ir nervs, un ja līdz turienei nonāk mikrobi, viņš sastur to un iekaisums rodās un nonāk līdz tam, kad zobi ir jāzaudē pāragri. Pirmkārt, vai jūs gribat to, lai jūsu mīļajam mazajam kaut kas sāpētu? Es gribu ticēt atbildēji nē. Līdz ar to no jums ir atkarīgs jūsu mazā bērna veselība. Kas to ietekmē? Cukurs un skābes ir galvenās lietas, kas noved pie sabojātiem zobiem. Ja mēs skatāmies uz to, kā tiek baroti bērni un cik bieži tiek baroti bērni un ar ko, tad ir jāpievērš uzmanība, ko arī gan zobārstu asociācija runā, un gan arī citi zobārstniecības nozares pārstāvi par to, kad ir uzturu pulkstenis. Mums ir ēdienreizes, kurās mēs ēdam, nevis visu laiku ir kaut kas mutē. Saldinātie un skābinātie dzērieni. Visu drīkst, bet visu ar mēru, jo vēlāk mēs iepazīstināsim bērnu ar saldumu vai skābumu, jo ilgāks būs labs mutes dobuma stāvoklis. Kaut kādu saldumu gribās un kaut kādu dabīgo vitamīnu gribās, kā jau es teicu, visu var, bet ierobežotā daudzumā. Skandināvijas modelis bija, ka viņiem bija saldumu sestdienas vai saldumu svētdienas. Kā pa nedēļu saldumu ir ierobežoti, tad vienreiz nedēļā vai vienreiz 2 nedēļās tas ir tā kā atļauts brīvāk. Katra uzkošana izmaina mutes dobumā stāvokli, un ja netiek notīrīts tas pats čipsis vai rozīne vai nezinu, skābais ābols vai saldā konfekte, tad tas pielīp pie zobiem un tajā laikā bojājās zobs. Tā kā, ja zobi ir neglābjami un tiek izņemti ārā, es šobrīd runāju par piena zobiem, tad pastāvīgie zobi viņiem var pietrūkt vietas, kur šķilties pēc tam. Pastāvīgie zobi var šķilties citās pozīcijās. Tas ietekmēs gan izskatu, tas ietekmēs gan arī sakodienu, tas ietekmēs arī jūsu maku ar to, ka pēc tam ir lielāka iespēja, ka būs tie zobi jālīdzina un jātaisno, un, lai atgrieztu sakodienu iepriekšējā stāvoklī. Tā kā piena zobi ir tikpat svarīgi kā pastāvīgie zobi, viņi mutē atrodas īsāku laiku, bet jākopja viņi ir tieši tāpat kā pastāvīgie zobi. Tā kā nedarīsim pāri saviem bērniem, mazbērniem, mīlēsim viņus, tīrīsim viņiem zobus, barosim viņus pareizi un samazināsim skābju un saldumu ietekmi uz zobiem. Un ja ir caurums un kuru vēl var labot, tad piena zobi ir jālabo. Kuras ir tās 3 klusās lietas, piemēram, spiediens, cukurs vai holesterīns, ko mēs ignorējam un cik bieži tev jānodarbojas ar ugunsgrēka dzēšanu, jo profilakse nav bijusi 5 gadus? Manuprāt, lēnām tas trends mainās, ka cilvēki tiešām sāk pievērst lielāku uzmanību savai veselībai un tiešām apmeklē ārstu ne tikai tad, kad jau ir sācies ugunsgrēks, bet tīri profilaktiskos nolūkos. Ideālā kārtā reizi gadā pie ārsta būtu labi atnākt, atrādīties, to pašu spiedienu izmeklēt, jo es teiktu, ka spiediens ir viena no tādām lielākajām lietām, ko cilvēki tiešām palaiž garām, atrunājoties, ka mans spiediens ir augsts jau visu laiku, es to nejūtu nekādā veidā. Tieši tāpat par holesterīnu, kā tu pieminēji, par cukuru. Jo tie ir tādi 3 tādas nozīmīgākās lietas, kam tiešām vajadzētu pievērst uzmanību. Un īpašu uzmanību vajadzētu pievērst pēc 40 gadiem, kad tiešām obligāti visiem cilvēkiem būtu jāaiziet vismaz pie ģimenes ārsta, jāpārbauda gan analīzes plašākas, to pašu holesterīnu vajadzētu pārbaudīt, spiedienu. Tā kā, tās 3 varbūt lietas būtu. Tāpat arī sāpes, ilgstošas galvas sāpes, kas
atkārtojas ļoti bieži vai pastiprinās, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc noteikti vajadzētu apmeklēt ārstu. Tāpat arī tā temperatūra, ko mēs runājām, ja, sāpes locītavās. Būtībā visas lietas, kas ir ilgstošas, dinamikā pieaugošas, traucējošas, tas būtu iemesls aiziet pie ārsta. Jā, jāsāk ar pašu vieglāko. Kas ir piezvanīt? Jau vajag check-upu. Bet Jā, cilvēki kaut kā velk. Bet patiesībā, jā, tagad ģimenes ārstu tāds... Es gribu ticēt, vismaz, ka jaunie ģimenes ārsti tiešām vairāk iet uz to profilaksu un arī aicina pacientus profilaktiski pārbaudīties. Lauri? Jā, Pašrocīga imunitātes stiprināšana ar sauju vitamīnu bez analīzēm. Kā tas var traucēt organismam un kas ir farmaceita ieteiktie bāzes elementi jēdzīgai profilaksei? Viennozīmīgi šī sauja ar vitamīniem nebūs pareizā. Pieeja šam visam, es domāju, viennozīmīgi aizjām nodot. Pirms sāksim ar to, ka aizjām pie ģimenes ārsta esam to čeku. Jā. Tad ir nosūtījums, nododam analīzi, tad arī mēs automātiski redzam, kas mums trūks, kas netrūks. Neteiksim, ka visus vitamīnus, bet pa lielam jau tā kā tu esi jau pārbaudīts, un tad jau arī tu redzi. Un tad atgriežamies ar saviem rezultātiem aptiekā, un tad jau arī tu zini, un tad jau arī tā teikt, izkristalizēsies, kas tev ir vajadzīgs. Un es domāju, primāri to mēs, kā jau esam noskaidrojuši, tad D vitamīnu to mēs varam dzert visu cauru gadu. Tas dod ļoti imūnsistēmai un vispār mūsu tādai kaulu struktūrai un muskuļiem visam dod tādu spēcīgu atbalstu. Un tad pārējie vitamīni, kas mums trūks, skatoties pēc situācijas. Tur ir B-grupa vajadzīga, vai tur ir vajadzīgs magnīs, tur nervi vairāk uzdod, tad var padzeram to magnī. Tā kā jā, un tad D-vitamīns varētu būt tā pamatbāze, un tad mēs sezonāli padzeram kaut ko vēl papildus. Un viss. Un tam visam jābūt tādam mazliet kontrolētam, tādiem cikliem, un tad arī būs labi. Un, protams, sabalansēts ēdiens. Yeah. Tas ir numur viens patiesībā sabalansēts uzturs, kad cilvēki tiešām pēc iespējas dažādākas krāsas likt uz šķīvi, lai nav viens un tas pats makarons ar malto gaļu un kečupu. Ja, tad Tad ir mojana. Lūdzu, nearmēties. Bet jā, uzturs numur viens, D vitamīns noteikti, pilnīgi piekrītu latviešiem praktiski visiem. Ja ne visu gadu, tad ziemas laikā noteikti. Un pārējās lietas tiešām ir vairāk pēc jau analīzēm, pēc simptomiem. Tā kā jā. Un kāpēc ir tik svarīgi izvēlēties speciālistus, kas nodrošina komfortu, kā adentā, lai profilakse kļūtu par patīkamu ieradumu, nevis stresu, ko atliekam? Jo man personīgi, piemēram, saistībā par zobārstiem runājot, man bija tāda trauma. Latgalē Rēzeknē tur bija viens tāds, un tā poliklīnika tā kā bija tāda, kā pamests cietums. Es teiktu tā, tu ieej, un tur tā aura, jā, tu jūti kāds kliedz, kādam dara pāri no sērijas. Un manā bērnībā zobārsts ir tā kā šausmu filma. Bet tiklīdz tu atrodi ļoti labus speciālistus un kad tu ieej klīnikā un tu neredzi, ka tu esi klīnikā, tas ir no svara. Tīpaši, manuprāt, vispār arī bērniem. Un tad man arī pamainījās tāds vispār skatījums uz zobārstiem, kāpēc man jādara, kāpēc man iet uz check-upiem, un ka viņi nedara ļaunu. Un tur nav tā, ka tevi tur moka vai kaut kas tāds. Kāpēc ir tik svarīgi izvēlēties atbilstoši pareizos speciālistus un vietus, kuru vispār iet, jūsuprāt? Es varu par zobārstniecību atbildēt. Pēdējos 25 gados, varbūt pat 30 gados, tad tie, kas ir vecāki par 30, tie zina, kā ir arī jaunāki par 30. Tie zina, kā ir mainījusies zobārstniecība. Jā. Tehnoloģijas ir aizgājušas tik tālu, ka mēs daudzas lietas varam saplānot, nepieskaroties pacientam. Un tas, kas padara, protams, to visu procesu komfortablāku, ir modernās anestēzijas līdzekļi, un arī aparatūras un tehnikas, kā mēs varam arī sedācijā, nomierinošu līdzekļu ietekmē ārstēt kaut kādas lietas. Tā kā, galvenā lieta, protams, ir attieksme, un otrs ir precāp medikamenti, ko mēs varam lietot. Un, ja mēs runājam par to pašu adentu, tad mēs mēģinam
veidot klīniku tā, lai viņa neizskatās pēc medicīnas iestādes. Tas sākas no reģistratūras, beidzās ar krēsliem uzgaidāmajā un tik daudz guļošus pacientus uzgaidāmajā telpā, kā pēc šo krēslu iegādes. Jā, es neesmu citur redzējis. Tas man vienmēr rada prieku, jā, kad noiet lejā vai aiziet pakaļ pacientam, jā, un tad sauc pacientu un neviens neatsaucās, jo 2 pacienti guļ. Jā, tā kā arī pati telpa un pati iestādes aura, kā tu teici pirms tam, jā, kad tas pats pa sevi arī nomierina pacientus. Un otrs ir izglītība. Jā. Mums pacienti ir palikuši daudz izglītotāki. Šeit ir jāsaka paldies internetam. Jā, kā arī zina, kādas procedūras sagaidīt. Jā, ne viss internets ir ļauns. Jā, mēs arī daudz, vismaz es konsultāciju laikā izmantoju internetu, jā, parādot pacientam kādu piemēru, kā tas ir un ko sagaidīt pacientam procedūras laikā. Tā kā tas arī palīdz. Galvenais jau ir ārstu attieksme. Jā, tā kā tas attiecās ne tikai uz zobārstniecību, tas attiecās uz visām medicīnas profesijām. Pacients būs informētāks par to, kas viņu gaida un kāpēc viņš ir nonācis šādā situācijā, jo tā pieredze būs pozitīvāka. Jā, un tas attiecās uz ļoti daudzām lietām. Jā, ir bijis ļoti daudz reizes, kad pacientam pirmo reizi, viņam 30 gadi, un es viņam parādu, ka, lai jūs šeit un šeit labāk iztīrītu zobus, jūs turat zobirsti citā leņķī. Jā, un pacients pamēģina pats to kabinetā un saka, kāpēc es to nezināju pirms tam. Jā, tā kā tāds viens sīkums ar zobirstas leņķi savādākā, zobirstas turēšana savādākā leņķī var kardināli uzlabot pacientu zobu stāvokli. Jā, tā ir gan atmosfēra, aura, uz kuriem tu ej, un arī speciālistiem ļoti... Bez speciālistiem aura nepalīdz. Jā, tieši tā. Jo, fun fact, es ļoti izvairījos no anestēzijas bērnībā, jo man bija tas trakais ārsts, kurš man likās, grib mani, nogalināt vai darīt man pāri. Un es bez anestēzijas laboju zobus bērnībā. Tāpēc, ka man viņš nepaskaidroja, kāpēc man vajag to anestēziju. Viņš vienkārši ar to šprici vicinājās, un man, protams, kā bērnam, es pat neatvēru muti. Es viņam nevēru. Muti, es gāju ar skandālu uz to poliklīniku, un es negribu atcerēties to laiku vairāk. Un tad, kad tu nonāc pie sakarīgiem speciālistiem, un viņi tev pasaka, kāpēc tev vajag, un tu ielai to anestēziju, tev ielaiž anestēziju, un saproti, ka tas nav nekas vispār, un tu šilotajā krēslā, tad ir cita runāšana. Tas solījās gulēt, ja pie zobārsta. Ir manipulācijas, ja pie kurām pacienti tiešām guļ. Jā, tas ir vairāk gan uz kanāla ārstēšanām, visbiežāk, tāpēc tur tāda urpšanas skaņas ir mazāk, jo lietas, kas trigero, arī ir dažādas. Citam tā ir skaņa, citam tā ir smarža, citam tā ir šprice, citam tas ir, baltais halāts, tāpēc mums nav balti halāti. Jā, jo ar baltiem halātiem bija kaut kāda... Ir pētījumi par to. Jā, ar balto halātu, kad cilvēks ierauga, viņam tā kā viss, viņš mirst un viss. Jā, tā nav neviena baltā halātā. Gini, tev ir bijusi kaut kāda ar ģimenes ārsta, ka bail pie ģimenes ārsta cilvēka? Protams, tas pats baltā halāta sindroms pastāv, kad spiediens, piemēram, ir augstāks ārsta kabinetā. Bet tas jau, ko jūs minējāt par to atmosfēru, kad tiešām speciālists var būt ļoti labs patiesībā, bet ja tā atmosfēra ir švaka, tad tas uzticības faktors zūd. Teiksim, kā teici, aiziet pie zobārsta uz cietumu, piemēram. Speciālists var būt pats labākais speciālists Latvijā, ja, bet ja tā atmosfēra ir tāda, tad tas uzticamības faktors uzreiz zūd, un tu arī daļēji psiholoģiski vienkārši pretojies tiem ieteikumiem varbūt. Kvalitatīvi arī neviens nav atcēlis. Jā, zemapziņa arī var. Protams. Tieši tā. Es domāju, mēs varam pamazām noslēgt šo podkāstu ierakstu. Paldies, kungi. Šodienas galvenā atziņa mums ir skaidra. Man liekas, tās ir vairākas, bet pats galvenais, ka profilakse vienmēr ir lētāka.
nesāpīgāka un ātrāka nekā seku labošana pēc interneta pamācībām vai pēc saviem kaut kādiem pieņēmumiem. Un pēdējais gala jautājums. Ja cilvēkam šogad būtu laiks sakārtot tikai vienu lietu savā veselībā, kas būtu jūsu prioritāšu sarakstā augšgalā? Mēs teiktu regulārs check-ups pie speciālista, kas apskata visu. Jā. Es būtu par ģimenes ārstiem, kas pēc tam nosūta uz pilnu check-upu atbilstoši vecuma grupai un dzimumam. Arī. Jā, kolēģi, visu uz jūsu pleciem. Es pilnīgi piekrītu. Gins piekrīt. Okay. Lauri? Es arī piekrītu. Tu piekrīti. Nu, labi. Un D vitamīns. Jā, tieši tā. Nu, labi, paldies mūsu ekspertiem. Jūs bijat izcili. Gintam Martinsonam, Viktoram Avkštolam un Laurim Bernānam. Lūk, un arī paldies mūsu partneriem klīnikai Adente, klīnika ar komfortu, kur visi speciālisti ir pieejami vienu vietu no zobārstniecības un to ortodonties līdz pat dermatoloģijai un omeprazola zentīva 20 mg cietajām kapsulām. Atviļņu simptomu īslaicīgai ārstēšanai pieaugušajiem viena kapsula vienu reizi dienā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai, bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, reklāmu devējs Zentīva grupa AS filiāle Latvijā. Paldies, mīļie, ka klausījāties, skatījāties. Es ceru, ka ļoti būtisku informāciju esat likuši aiz auss. Un šis bija noslēgums mūsu EHR veselības mēnesī. Janvārs ir īsais laiks, lai no kļūdām pārietu uz gudru rīcību. Visiem čau, tiekās nākamreiz. Atā! Vislabāk! Čau!